šīs nedēļas nogals, kur mēs sanācām kopā, viens no teicieniem, ko patiesībā es dzirdēju no viena no semināra dalībniekiem, bija dzīve ir kas vairāk kā pozitīva bilance. Un tas arī šī rīta doma grauds. Dzīve ir kas vairāk kā pozitīva bilance. Es ticu, ka kāds no uzņēmējiem vai uzņēmīgajiem, kas to dzird, tīpaši uzņēmēji, mazie uzņēmēji, varētu pacelt roku un oponēt, kad, ja man ir pozitīva bilance, viss ir super. Man vairāk neko daudz nevajag. Un es tev saprotu. Man arī bijuši gadi, ja ne 10 gadi, savā 30 gadu praksē salasot kopā tā visiem tiem 30 gadiem, kad, ja man piedāvāt manā uzņēmēja darbībā, kad man būs tikai vienkārši pamatbāzīti, ka man būs pozitīva bilance, man būtu tāds thank you very much. Man neko daudz vairāk nevajag, visi forši. Jo pozitīva bilance nozīmē to, ka tev ir bijuši ienākumi, tev ir izdevumi, un tev paliek arī kaut kas pāri. Un tas, protams, ir tiem, kas nav bijuši biznesā, liekas, bet tas ir tikai pamat modelis, varbūt mēs jau varam runāt par lielu pozitīvu bilanci, tiešām reālu peļņu, ja? Un kas tad vēl ir jābūt bez tās pozitīvās bilances. Bet patiesība ir patiesība, un lielākā daļa mazo uzņēmēju, kas darbojas arī Latvijā, gadu pabeidz ar švakākiem rādītājiem nekā viņi to gadu iesāka. Tā ir uzņēmējdarbības reālā statistika. Man savā laikā es viņu ieguvu no uzņēmumiem, kas ir ASV, kad 47–54% uzņēmēji gada griezumā, kas ir iesākuši savu uzņēmējdarbību vispār, tad uzsākuši kādu rūpalu, darbojušies vai tajā konkrētajā gadā turpinājuši, viņi gadu pabeidz ar sliktākiem rādītājiem nekā viņiem bija pirms tam. Tad nav tā, ka tikai tāpēc, ka tu redz uzdrošinājies iet uzņēmējdarbības lauciņā, ka tev uzreiz ir garantija to, ka naudu nopelnīs, jo redz, tu taču esi tomēr drosmīgs, tu uzņēmies risku, tu kaut ko startēji, tu neesi stumjams grūžams, un diemžēl tā nav taisnība, tā nav realitāte. Un, manuprāt, šie 47–54%, tas ir milzīgākais cipars, par kuru mēs nekad ikdienā neaizdomājamies. Un, iespējams, ikdienā mēs viņus arī tā tik bieži nesatiekam, jo, kurš tad tev tā baigi apkārties un kladzinās par to, ka, zini, es nebiju domājis to, ka neskatoties uz to, ka es uzņemos risku, ka es daru to, ka es daru šito, un es uzdrošinos to un šito, un ka man beigās būs vēl sliktāk nekā es būtu vienkārši darba vietā kaut kādā strādājis. Jo tā arī, starp citu, ir nianses, kas, ja tā paskatās citreiz kaut kādiem centieniem dzīvē, ir jābūt tādam ļoti, ļoti, ļoti objektīvam, jāatzīst sev un tā godīgi tehniski, tā, vai vispār no tā visa, ko es esmu ieguldījis un izdarījis, vai tur vispār ir reāls sausais atlikums, vai tas ir bijis vienkārši tāds ņemtiņš, ar kur es esmu aizrāvies, man varbūt gribējies kaut ko kādam pierādīt, vai sev pierādīt, vai sevi apliecināt kaut kādā lietā, un no vienas puses arī tās nianses it kā nav sliktas, bet laikā agri vai vēl, gadi skrien kā stirnis, un jo ātrāk tu objektīvi un skeptiski paskatīsies uz to, ko tu dari, un izvērtēs tā pagaid, ir vai nav jēga. Tad ļoti daudz redzējis to, ka mums arī uzņēmējdarbība mazajā mums ir ļoti daudz slēpto izmaksu, kuras mēs vispār nepierēķinam. Ja mēs to, es taču tur tikai atnesu to lietu no savām mājām, vai es atvilku vakarā tam biznesam tādu un tādu mantu, un nolika tur stūrītī, lai viņi palīdzētu izdaiļot to smuko skatu, Un ir viens kantors, pie kā es tikko nesen biju, vienā, es teiktu, nosauc viņu pa veselības iestādi. Šeit Liepājā man bija jāaiziet, un tāds privāts kantorīts, un tur kundze ar dēlu darbojās. Viņi man stāsta par to, kā viņi atraduši fantastiskas telpas, un ka tās telpas, skatos, grīdi, ir smuks parkets tāds vēsturisks,
Bet es jūtu gaisā bišķiņ pēc krāsas un vēl smaržo un man stāst par to, viņi turpina pati, man neprasot, un kā viņi ir dēli ieguldījušies, un kā viņiem tur naudiņa no sākuma bijusi tur vienai telpai, un tad viņi pēc tam atkal otra telpa bišķiņ palabojuši, ja. Es esmu 100% pārliecināts, ka viņi vispār nerēķināja to, cik laika viņiem, labi, varbūt krāsas parēķināja, bet viņi nerēķināja ne tās stundas, neko no tā, ko viņi ieguldīja. Cik katrs krāsoja, to visu darīja pa vakariem, bez maksas, un no vienas puses, jā, sākumā iestumjot kaut kādu lietu, tas pat ir normāli, ne tā baigi, skrupulozi nesēdēt. Ir ceļš, tas tavs pirmais biznes vai otrais biznes, jā, vai kaut kāds biznes projekts. Bet pēc kaut kāda laika arī tie, kas ir pieredzējuši un tādi biznesmeņi jau ar uzņēmēju ar, neteiksim, grādiem, jā, bet ar pieredzi, apļiem, viņi sāk reiķināt pilnīgi visu no paša sākuma. Tāpēc, kad agri vai vēlu ar Excel ir jādarbojas, un jo vairāk tu draudzējies ar Excel, jo vairāk tev sāp, jo vairāk tu pamani to, kad, es to nepierēķināju, šito nepierēķināju. Piemēram, man sētā, šeit mājas sētā ir Airbnb. Īstermiņa īres īpašums, viņš gan ir tikai, šis ir konkrēti tikai Bookingā. Tā ejošākā platforma tam. Un es atceros, ka mēs 2014. gadā sākām ar īstermiņa īres biznesu darboties. Tad pirmos 2 gadus es taču zinu, ka mēs neko nerēķinājām. Es it kā, tā, lai, piemēram, iztīrītu, tad, 25 eiro tur būtu, jā. To jau mēs pēc tam tikai, kad mēs vairs nevarējām, vienkārši tā, ka, mums taču jāvada valodas skolu, bet sākumā pirmās, es nezinu, cik 10 reižu, ja, visu tīrījām paši, visu gludinājām paši, kā šodien vēl atceros vienu, kaut kāds ziemas, saulaini sestdienu, beidzot Liepājā, ziemā smukas, sniedziņš, saulaini sestdienu, kaut kā tā dzīvoklī tur nomainās viesi, tieši sestdien iziet no rīta ārā un sestdien vakarā nāk, pēcpusdienā jau nāk. Tad 2014. gads, tas ir 12 bērni vēl vecumā no 6 gadu līdz 14 gadi. Tad viņi jāforķē bija pie Omas, uz tām stundām sieva brauc tīrīt, un man, lai pātrinātu to procesu, es sakal sēžu un gludinu. Un es tajā laikā jau Mēs jau bijām piedzīvojuši valodu skolā pirmos pāris lielos izrāvienus, jā, ar tiešām $1,000,000 apgrozījumu gadā. Bet, jauns biznes ir jauns biznes. Viņam piemēram pakaļ, es saprotu, kāds tu baigais ģenerālis esi iepriekšējā, jā, un mēs to jauno biznesu attīstot, loģiski, tas apjoms vēl nebija tāds, lai varētu tur visur uz katru pagriezienu visu kaut ko algot, un ja nemodos uz to tieši sestdien arī bija, kad neviens cits nevarēja palīdzēt, un es atceros, es sēžu gludinu kaut kā, un tajā vietā bija kaut kādi sintētiskie palagi. Es sēžu gludinu tos stūvos palagus, un pie sevis domāju, vicīt matos, mana sieva arī valodas skolas vadītāja, tagad ņemās par kaut kādu dzīvokli, mazgā kaut kādas toaletes, saproties, es ņemos, gludinu, saprot, kaut kādu palagu, man viss sestdien ir sabojāt, jo es zinu to, ka pat stāv, man sieva nevarēs, viņi būs putās, jo viņi nemāk vienkārši tā pārskriet pāri, viņi, kā mēs toreiz arī, un joprojām tā ir, viņi tos savus īpašumus renovē, nevis tīri, ja, līdz pēdējiem sīkumam, un tur es neko nevaru darīt, es centies, un es sakal saproties, un viss sestdien ir sabojāt, kaut gan bija fantastiskākā iespēja izbraukt laukā, netālu izbraukt uz kaut kādu mežiņu, pastaigāt ar bērniem, jā, tagad bērni pie Omas pa dienu, un mēs te ņemamies, lai sakārtot kaut kādu vienu īpašumu. Un arī, un es to reiķināju, kas man tur tajā brīdī baigi palikt pāri no tā visa. Un tā vēl nesezona, tas nozīmē to, ka cenas ir zemes, labākajā gadījumā pēc tā, cik tev viesi samaksāja un cik tev palika pāri pēc tīrīšanas izmaksām, ja?
Nu, un kaut kāda tuči, tur kaut kas komunālai, ja, nu var būt, bija 20 eiro, no, vai es nebūtu bijis gatavs samaksāt 30 kādam citam, lai to darītu. No, tas vienkārši kā ilustratīvs piemērs par to, ka daudz, kur mēs pirmajā sākumā mēs daudz, kur neskatāmies līdzām lietām un palaižam garām to mirkli, kurā būtu skarbi jāizvērtē, vai ir vērts vai nav vērts. Un jo tālāk mēs viņu attālinam no Exceļa, jo ilgāk mēs velkam uz emocijām, uz rozā brillēm, uz kaut kādām citām stīgām, kas nav uzņēmējdarbības stīgas. Un kā jau Erkala minēja, sākumā, jā, mazbērns, pirmos gadus tu gan tu viņu nesās, gan tu viņu ģērbs, gan tu viņu pats baros ar karotīti, vai, ja? Un tas viss ir normāli, bet āgri vai vēl pienāk mirklis, kad arī mazajam bērnam jāpat, tu pasaki, kā ir, kurpīts pats sasies, paēdīs pats, un kaut kādā brīdī sākās arī moments, kad pats maksās īri, un pats pirks savu drēbītes. Ja? Tam ir jābūt, tam tā ir jābūt. Okay? Un dzīve nav tikai kā pozitīva bilants, tas bija šī rīta prātrīt drosums, tas domgrauds, jo pat, kad tu esi izkārpījies uz to, ka tev ir pozitīva bilants, kas ir, kā jau minēju, viss šis garais ievas, tas ļoti retos gadījumos. Tad dzīve ir vairāk kā pozitīva bilants, jo pozitīva bilants arī tie, kas mēs zinām, tu pozitīvo bilanci jau var dabūt. Bet tu esi pazaudējis veselību, tu esi pazaudējis attiecības ar sievu, ar bērniem, ar sevi. Bet tev ir pozitīva bilance. Un tu saproti, ka ir kaut kas vairāk. Un tas arī ir, un joprojām kalpo kā viens no stūrakmeņiem tai komunai, kurā mēs arī esam. Viņi balstīti uz vairākiem vaļiem, nevis uz vienu. Ne tikai vienkārši nopelnam piķi, nē. Viņi balstīti uz vērtībām. Mūsu gadījumā ar sievu, un tad arī neviļus arī komuna tam pakļaujās, jā. Ir kristīgas vērtības. Un mēs pēc tās izpratnes, kā mēs cenšamies to izfiškot, tad kristīgas vērtības. Un mēs gribam gan to naudu nopelnīt, gan viens otru nepazaudēt, un arī savu dzīvi un veselību nesačakarēt. Un tie ir tie stūrakmeņi, pie kā mēs turamies un uz ko mēs balstamies. Un tad arī tiek likts galviņas kopā. Mums, cerams, šim te pasākumam, mēs saņēmām, man liekas, ka 95% no visu dalībnieku atsauksmēm. Šis konkrētais pasākums, kas bija tagad piekdien, sestdien Rīgā, saņēma šo pasākumu ciklā vispozitīvāko vērtējumu pa pēdējiem gadiem, vispār kopš 10 gadus mēs viņu vadam. 95% semināru dalībnieku kaut kā daži aizgāja ātrāk, bet 95%, 93 vai 95% tad atstāja savu atsauksmi, un no visām atsauksmēm, ja mēra pēc tā, cik patika, tad es teiktu, bija ļoti pār par 9,7 pēc 10 bāļu sistēmas. Tad bija ļoti, ļoti, ļoti pozitīva un praktiski. Un cilvēki novērtēja to, kas tur bija. Mums iespējams, to es uzzināšu šodien, mums iespējams būs izdevies ieraksts. Ja šis ir arī dzīvajā, ja? Kā jūs redzat, Lanka ir višķiņa aizpamps, pēc visas šitā pasākuma būs izdevies ieraksts. Tad labrīt Ērika, Ina, Ilonai, labs rīts Laurai, Inai, kas mums te vēl ir pieslēgušies. Jā, tā lai redz, ka tas ir toči, Miks saka, mums ir foršs, Miks ir, Lauras arī foršs. Vēl pilns visiem foršiem cilvēkiem. Tad būs izdevies ieraksts, un tie, kas arī klausties, varbūt vēlāk atkārtojumi, būs izdevies ieraksts. Tā kā es iesaku, mēs rītā paziņosim, ja ieraksts būs izdevies, tad rīt paziņošu, kad viņš varētu būt pieejams un par kādām naudām. Tie semināru dalībnieki viņi dabūna bez maksas.
Bet, ja kāds, kurš nevarēja tikt un bija kaut kur ārzemēs vai vēl kaut kas, tad varēs dabūt un klausīties pats savā gaitā. Un viena no dominējošām atsauksmēm bija, kad praktiski noderēja konkrētas lietas un varēja redzēt, ka no tā, kas tiek citēts, kas noderēja, ka tas nav tikai no tā, kā nopelnīt naudu, bet ir arī vēl cits joms. Un tas ir tāds, un manuprāt, laimīga uzņēmējdarbības dzīve ir tieši tad, kad tu neesi tikai vienā šķautnē. Jā, tu esi baigi veselīgs, bet tev vispār naudas nav. Tev ir superīgākās attiecības, jūs visi mīlat viens otru, bet arī naudas nav. Vai tev nauda ir, bet tev neviens nemīl, jā, un tu arī visiem krīt, tu arī nevienu tā īsti nevar atrast, jā, ko mīlēt, jā, vai arī tu naudiņa ir, bet veselība nav, jā, sadedzinājām savu veselību no visām pusēm, jā, tā kā tam ir, un pie tā ir jāstrādā, un dzīve ir kas vairāk kā pozitīva bilants, bet arī kaut vai te pie tās pozitīvās bilances, lai jāskārpītos, tas nav nemaz tik pašsaprotam automātiski. Tam pie tā jāpiestrādā, un bieži vien tā piestrādāšana noslēdzot ir daudz efektīvāk tikai tā, nevis tikai tā, bet viņi daudz efektīvāk, ja tu necenties visas formulas izdomāt pats. Bet ja tu palūdz kādam paskatīties no malas un izvērtēt, jo tie, kas mēs esam uzņēmējdarbībā bijuši, ne jau manā gadījumā 30 gadus, ne jau tāpēc, ka Dievs vienkārši ir iedevis kaut kādu ūberāko Salamana gudrību, kas dažos gadījumos arī tā ir, bet vienkārši tāpēc, kad ir izstrādājies pattern recognition, mēs atpazīstam ļoti ātri pats pazīmēm, kad, šitas ies vai šitas neies. Reāli. Un tā vietā, lai pats fiškot visu ārā, izfiškot savu to formulu un saprast, būs vai nebūs, paprasīt padomu. Vai to vajag vai nevajag. Paprasīt padomu. Un tad, ja padoms ir paprasīts, tad jau ir bilde skaidrāka. Var iet un darīt. Ko? Paldies par šo rītu. Ejam, daram un tiekamies rītā. Ata?